Drusciņi par patiesajām prioritātēm parunāšu. Man nav šodien sarakstīts pa punktiem, bet, man ir doma, kur gribu jums pateikt. Jauno darību esmu lasījuši, ir gadījies, ja? Jaunajā darībā ir tāda raksturvieta, kur Jēzus saka, ka dzenieties pa priekšu pēc debesu, jeb pēc Dieva valstības. Ja? Un tad jums pārējās lietas tiks piemestas. Un viņš runā par dažādām finansiālām, materiālām vajadzībām, kādas mums dzīvēs ir, var būt, var nākt priekšā, un ar ko vien mēs varam sastapties. Vecajā derībā ir līdzīga lieta, un drusīni grib par to parunāt. Vēl pirms es ķeros pie tā, kas rakstīts Jesaja grāmatā, ko es lasīšu, 24. psalmā dziesminieks saka, kurš var kāpt tā kunga kalnā? Kurš var kāpt tā kunga kalnā? Un es šodien gribu drusīni līdzībās salīdzināt, jo kalns ir savdabīga virsotne. Ja? Jūs kaut ko sasniedzat, jūs esat uzrāpies, jūs esat ticis augšā, ja? Jums ir izdevies kaut ko sasniegt. Un psalma autors saka, kas var kāpt tā kunga kalnā? Kam nenoziedzīgas rokas, kam skaidrs sirds, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām, kas ar viltu nezvērē, burtiski ar šķīstu sirdi, ar skaidru, ka viņš savā ne tikai sirds attieksmē, bet ar savu dzīvi, ar savām darbībām, viņš ir tīrs, nevainojams Dievu priekšā, viņš nemelo, viņš nekrāpjās. Kad runājam par kalniem, par virsotnēm, vispirms Jesaja 2. nodaļa, 1. 3 panti. Jesaja 2. nodaļa, 1. 3 panti. Šī ir tā atklāsme, ko Jesaja Amoka dēls saņēma par Jūdu un Jeruzālēm. Izraels ir tāds, kurš ir burtiski atkrīt no Dieva atkal, un atkal atgriežās, un atkal atkrīt, un beigās viņiem tur viss beidzās, jūs zinat, ar Bābeles gūstu, tad viņi atkal atgriežās, tad viņi atkal padzen, viņi apakaļ ir savā zemē. Un Dievs vienmēr sūtīja viņiem praviešus, kas runāja, kas gribēja viņus atgriezt atpakaļ pie ticības Dievam. Un Jesaja ir viens no tādiem praviešiem, kas uzrunā Izraeli. Viņš saka, laiku beigās, tad, kad mēs to, ko mēs saucam pasaules gals, tad, kad būs gals, kad laikam pienāks gals, kad Jēzus otrā atnākšana būs klāt, laiku beigās notiks, ka tā kunga nama kalns stāvēs jo stipri savos pamatos un pacelsies pāri visiem kalniem un pakalniem un pie tās saplūdīs visas tautas. Un nāks daudz tautas un sacīs, iesim, kāpsim tā kunga kalnā, Jēkaba Dieva namā, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs, lai staigājam viņa tekas, jo no Ciānas izies pamācība un tā kunga vārds no Jeruzālemes. Man bija iespēja būt Jeruzālemē un vienmēr tur Ciānas kalns, augstāks par pārējiem. Aizbraucu, nekā īpaša. Ir viņš kalns, bet nekā īpaša, nav tā, ka, ja? Un tad, kad Bībele saka, ka viņš būs augstāks, es domāju, ka es neesmu Bībelē lasījis, ka negaidot notiks milzīgas pārmaiņas un Ciānas kalns brauks augšā un pārējie kalni saplaks un ies lejā. Bet Dievs runā, kā es to saprotu, garīgi, norādot uz patiesajām virsotnēm. Amen? Norādot uz patiesajām virsotnēm. Skatieties, mūsdienās, lai tu būtu īpašs, kas ir vajadzīgs? Vara, manta un slava. Vara, manta un slava. Amen? Tiem, kam nav ne slavas, ne mantas, tie iztiek ar Facebook. Un skaita, cik viņam laiki. Jā? Esiet taču godīgi. Facebooks ir paredzēts tam, lai iegūtu virtuālu slavu. Jums tur Facebookā ir 3,5 patiesie draugi un pārējie ir ziņkārīgie, kas lūr jūsu dzīvē, kad nav ko darīt. Agri viņi par mani rūpējās. Ja? Kad jūs viņus pēdējo reizi redzējāt? Es viņu redzēju Facebookā. Es paskatu, tu viņu pēdējo reizi redzēju. Bet Facebooks ir tāda laba vieta un visi tam līdzīgie portāli, kuros tu vari negaidot justies slavens, jo tu ielika bildi un dabūji 16 laikus. Wow! Tu esi gandrīz slavens. Izēju uz ielas un saka, es esmu slavens, jūs man pazīstat, man Facebookā ir 20 laiki. Mani bērni pajokojās, viens no viņiem, nezinu, kurš teica, ka ja grib, lai viņu bildēm vairāk laiku, tad vajag notegot vai modri, vai mani, vai labāk abus. Un tad tur tie visi tas jūsu ticīgo bars, tur visi tik klikšķo virsū, saka, viss kārtībā, savot.
Kāpēc? Kāpēc ir tik svarīgi? Jo slava, tas ir svarīgi. Amen? Paprasi mazai meitenei, kas tu būsi? Dziedātāja? Mamma saka, meitiņa, Latvijā tirgus dziedāšanā ir maz daudz nenopelnījis. Jā, bet viņi zina, ka viņi būs slaveni, viņi visi pazīst. Tā tas ir. Tā tas ir. Jūs paprasiet draudzē, kādu kalpošanu gribētu, es gribētu piedalīties slavēšanā, jo tas ir uz skatuves. Vai, lai Dievu slavētu, nav jābūt uz skatuves, kāds to ir pamanījis. Īstie dievlūdzēji pielūdz Tēvu nevis uz skatuves, bet garā un patiesībā, neatkarīgi, kur viņi ir, uz skatuves vai zālē vai svētdienas skolā. Amen! Amen! Tad, kad mēs lēnām pārņemam to, kas ir pasaulē, būtiski tā kā notika ar Ievu, kā tur pasaulē ir acu kārība, miesas kārība un dzīves lepnība. Čūska pieiet pie Ievas un saka, klausies, ja tu ēdīsi, tu būsi kā Dievs. Tu būsi krutākā starp krutajām. Amen! Tevi pamanīs, tu būsi izcila, tu būsi varena. Dievs vienkārši negrib, lai tevi pamana. Vara, manta un slava. Vara, manta un slava. Un cilvēki izmisīgi mēģina rāpties pa šīm virsotnēm. Bet visas šīs virsotnes vienu dienu būs kā līdzena vieta, un viņas nebūs. Un viņas nebūs. Mani daudzinās dziesmās vēl ilgi pēc manas nāves. Nu, un tu taču viņas nedzirdēsi vienalga. Tu taču viņas nedzirdēsi vienalga. Kaut lai viņu orķestri noliktu tavam godam, tu vienalga nedzirdēsi. Šī cilvēka vārdā ir nosaukta iela. Nu, un tagad tur iet suņi un pie kokiem. Apstājās. Var nosaukt ielas jebkurā vārdā, man nav žēl, bet vai tas ir tas, kam dēļ ir vērts dzīvot, lai tavā vārdā nosauc ielu, lai tev uzliek pieminekli, lai pieliek statuju un pieliek zīmīti apakšā, šeit bija Žanis Bērziņš vai vēl kāds cits. Amen? Jo Bībele apgalvo, ka vissvarīgākais kalns būs Dieva atziņas kalns, Dieva mīlestības kalns, Dieva godības kalns tur, kur ir Dieva nams. Amen? Tai pašā laikā cilvēks rāpjās lepnības kalnā. Rāpjās lepnības kalnā. Amen? Kurš krutāks, kurš labāks, kurš krutāks, kurš labāks, kurš krutāks, kurš labāks. Amen? Cilvēki taisa eksperimentus. Paņem vienu to pašu cilvēku apģērbu kā bomzi, viņu izmet ārā. No veikala, no viesnīcas, jebkur. Apģērb to pašu kā kungu, viņam atver durvis, kaut kā viņam pat tur nevajadzētu atrasties. Kaut kā viņam tur nemaz nevajadzētu atrasties. Amen? Cilvēki prasa padomus aktieriem, kā veidot ģimenes dzīvi. Viņš taču zina, viņam ir 12 laulības bijušas un 13 attiecības. Nē, viņam neprasa tāpēc, ka viņš zina, viņam prasa tāpēc, ka viņš ir slavens. Viņam prasa tāpēc, ka viņš ir slavens. Cilvēki ar to pierāda, ka viņi respektē slavu. Un netīšām pierāda, ka viņi paši pēc tā tiecās. Mēs ievēlam bagātos, lai viņi valda pār mums. Mums pilnīgi vienalga, kā viņi tikuši pie bagātības. Viņš ir bagāts, viņam vajadzētu būt gudram. Varbūt viņš ir negodīgs, tāpēc viņš ir bagāts. Kādu zini? Mēs pierādām ar to, ka tie tiecās. Un cilvēks rāpjas augšā slavas kalnos. Viņam ir tik svarīgi kļūt slavenam, viņš skatās, cik viņam ir sekotāji. Mums pat ziņās raksta, tam un tam video, Facebookā, tur 13, kur YouTube'ā miljoniem laiku, aleluja, ak, kungs, kas ir noricies. Un tur lien tai lepnības kalnā, kaut gan lepnības kalns vienu dienu pazudīs. Tur rāpies augšā savos iedomības paauguros, un viņi vienu dienu izdzisīs. Vienīgais kalns, kurā ir vērts kāpt visu dzīvi, ir Dieva valstības kalns, ka tu savu dzīvi veltīji Dievam. Cilvēki paļaujās uz savu mankārības klinti, nu un šodien ir, rītdien nav. Šodien ir, rītdien nav. Šodien ir, rītdien nav. Tas ir interesanti. Man reizēm rodās tādi jautājumi, uz kuriem man nav atbildes. Es internetā izlasīju, ka mūsu parlamentārieši dabūšot 750,000 vairāk naudiņas nekā iepriekšējā gadā. Un tad, kad tur cilvēki sāka pukstēt, kāds politiski aktīva personālija rakstā.
tas notiek tāpēc, ka viņu algas ir piesaistītas vidējai algai. Es domāju, tad neko nevar padarīt. Bet man radās jautājums, kāpēc jūs cienītā personālija nepievienojāt, kad jums bija vara, ietekme un joprojām ir pensionāru pensijas pie vidēju algu izmaiņām? Likumā tas nav noteikts. Un tad es domāju, mēs pielūdzam varu un naudu, mēs nepielūdzam taisnību un godīgumu. Pierādiet man, ka ir savādāk, es katru dienu redzu, ka tā nav. Un mēs rāpjamies pa slavas un varas kalniem, jo mēs ceram, ka vienu dienu tie muļķi paliks apakšā un mēs tiksim augšā. Un atnāk krīze. Un negaidot, vairs nav nekā. Un viss beidzās. Un tu saproti, ka es veltīgi kāpis augšā. Iepriekšējā krīzē bija cilvēki, kas izdarīja pašnāvību, jo vairs nevarēja saprast, kā lai dzīvo tālāk. Tu esi ieguldījis sevi iekšā visu, un tev visu parāda projām. Zini, kur sev jāiegulda? Dievu valstībā. To tev neviens neatņems. Un zini, ko Dievs pat ir apsolījis starp citu? Viņš ir apsolījis, ka, ja tu ieguldies Dievu valstībā, viņam nav žēl arī svētīt tev laicīgo dzīvi. Āmen! Cilvēki, kur bija... Pastieties, tas pats Jāzeps, kur es šodien atcerējos un pieminēju. Amen? Slava, varas kāre, acu kārība, miesas kārība. Jāzeps kārtīgi strādā. Kārtīgs vecis, kārtīgi strādā, kaut kam brāļi viņi ir pārdevuši verdzībā, un ņemot vērā vienu otru mūsdienu latvieti, viņam vajadzēja ielīst alā un visu laiku čīkstēt. Neviens mani nemīl, ģimene mani nemīl, mani pārdeva verdzībā, man te jābūt par izšaku pie Potifāra. Tā vietā viņš strādā un strādā labi. Dievs ir ar viņu, Dievs viņu svērī, Dievs viņu paceļ, un Dievs viņu ir tik ļoti pacēlis, ka Potifāram ir sieva, kurai nav ko darīt. Sēž mājās, tur nagus vīlē, un skatās, kā puika strādā. Puika laikam izskatīgs, Bībele saka, viņš tāds labi izskatās. Šī domā, darīt nav ko, vienalga, nagus vīlēju, nervi savilkti, papriecāšos ar puiku. Puiku ievelk istabā, puika saka, nē. Viņam ir iespēja uzrāpties kārību kalnā. Viņš saka, nē. Tas būs netaisni pret manu kungu, un tas ir netaisni pret Dievu, un viņš mūk projām. Un liekas, agri, tu zini, kas notika? Viņu iemeta cietumā, jo viņu apmeloja. Zini, kāpēc viņu iemeta cietumā? Jo viņš turpina rāpties Dievu kalnā. Cietumā viņš ir tik godīgs un tik kārtīgs, ka cietumā viņu paceļ pāri par visiem pārējiem. Cietumā viņu atkal uzmet un aizmirst. Tad vienu dienu, tāpēc, ka viņš ir rāpies Dieva kalnā, Ēģiptes faraonam rodās problēmas. Viņš saka, vai ir kāds, ar kuru ir jēga runāt? Kāds, ar kuru ir jēga runāt? Viņš nezvana izvirtušai Potifāra sievai un nesaka, klausies, tu labi vīlē nagus, pasaki man, kā pārvaldīt valsti. Viņš nezvana Potifāram un nesaka, tev ir izvirtusi sieva, tu esi biezs vecis, varbūt tu zini, kā dzīvot. Viņš viņam nezvana. Viņš saka, vai ir kāds, ar kuru ir vērts runāt? Dzēriendevējs saka, viens ir. Viņi atved viņu pie viņa, viņš ar viņu parunā, viņš visu mūžu ir rāpies Dieva kalnā. Brāļi viņu ir pārdevuši, Potifārs viņu ir nodevis. Jūs domājat, Potifārs nemanīja, ka viņam sieva ir bišķiņ tā ar novirzēm? 100 punkti manīja. Bet vieglāk ir puiku iemest cietumā nekā sievu audzināt. Protams. Cietumā viņu nodeva, bet tagad viņš ir pie faraona, jo viņš visu mūžu ir rāpies Dieva kalnā. Zini, kā es zinu, ka viņš ir rāpies Dieva kalnā, jo tad, kad brāļiem viņš atklājās, viņš teica, nebaidieties, Dievs to tā ir gribējis. Bībele saka, ka Dievs bija ar viņu. Redzi, Dievs nekad nelien slavas kalnā, Dievs nelien mankārības kalnā, jo viņam ir savs kalns, viņa godības kalns. Un ja Bībele saka, ka Dievs bija ar Jāzepu, tas nozīmē, ka Jāzeps gāja pareizā virzienā, jo Dievs nepareizā virzienā neiet. Un tā, ka Jāzeps ir rāpies kalnā, viņš nomocīts, nodots, burtiski piesmieta viņa centību, viņš stāv pie faraona. Un faraons saka, veci, ir kaut kas tāds, ko es nevaru noliegt. Tu būsi visaugstākais Ēģiptē, aiz manis. Viņš bišķi nobijās. Iztēlojieties Potifāra sievu,
kas ar savu potifāriņu stāv ceļmalā, un Jāzeps ratos brauc. Zinat, ko viņi domāja? Kaut mani nepamanīt, man nocirtīs galvu, iemetīs cietumā, gaļu izbaros suņiem. Bet viņš varēja uzrāpties Potifāra sievas mugurā. Viņš varēja baudīt grēcīgas kaisles kaut kādu mirkli un zaudēt to, ko Dievs viņam bija paredzējis. Ja tu esi slavens, varens un bagāts, viss būs kārtībā. Nē, nekas nav kārtībā. Kāpos guļ daudz bagātu cilvēku. Vienīgais kalns, kurā ir vērts rāpties. Kurā ir vērts pielikt pūles, ir tā kunga kalns. Tas ir tā kunga kalns. Ne slavas smaile, ne varas virsotne. Tev nenodrošinās mūžīgo dzīvību, kā vienīgi glābšana Jēzus Kristus asinīs. Bībelē rakstīts, iziesim ārpus pilsētas viņu negodu nesdam. Jēzus piesit krustā pieres vietā, Golgātas kalnā. Burvis Dievs sagaida, ka tu ies ar viņu kopā. Izlasīšu jums vēl vienu rakstvietu no Jesaja. Skaties, kā Dievs runā. 11. pāns, skaties 11. pāns, 2. nodaļā 11. pāns. Cilvēku lepnās acis tiks apkaunotas, un vīru iedomība pazemota, vienīgi tas kungs augsti stāvēs tanī dienā. Jūs spējat, brāļi, kas viņu pārdeva, krīt viņa priekšā zemojās. Augstākais Ēģiptē uzreiz aiz faraona. Jo viņš meklēja Dievu prātu. Skaties, kas ir rakstīts 17. pāntā, turpat 2. nodaļā. Tad cilvēku lepnība tiks pazemota un vīru augstprātība lausta. Vienīgi tas kungs augsti stāvēs tanī dienā. 22. pāns. Nepaļaujieties uz cilvēku, kam tikai dvaša nāsīs, jo par ko gan tas ir turams. Un noslēgumā Jesaja 57. nodaļā 13. pāns. Jesaja 57. nodaļā 13. pāns. Kad tu brēksi, tad lai tev palīdz tavs dievekļu pulks. No tās virsotnes, uz kurām tu esi tiecies. Tie tavi elki, kuru dēļ tu esi dzīvojis. Bet vējš visus tos aiznesīs. Mutes dvašas uzpūtiens tos aizraus. Un tagad skaties. Bet kas uz mani paļaujas, tie mantos zemi, un tiem piederēs mans svētais kalns. Amen. Jums kādreiz cilvēki ir kaut ko solījuši, un pēc tam teikuši, piedod, es nevaru izdarīt. Ja jūs esat gan ilgi dzīvojuši, tad ja jūs nemelojat, tā ir bijis. Ja? Daži man teiks, agri, nereizi vien. Jo viņi ir cilvēki. Jums droši vien pašam, ja esat godīgs, ir gadījies, ka jūs kaut ko apsolat, un tad jūs mēģināt sakārtot, es nevaru izdarīt. Ir gadījies, pareizi. Sev mēs viegli piedodam, tiem mēs atceramies visu mūžu, ka viņi mūs piemānīja. Jo mēs esam cilvēki. Amen. Bībelē vispār ir smagi vārdi. Viņš saka, nolādēts, kas paļaujās uz cilvēku. Viņš nevar tevi. Viņš nevar tevi izglābt. Tu gribi dzīvot tā kunga kalnā. Ir jāsāk rāpties tā kunga kalnā. Ir jāsāk rāpties tā kunga. Pasaule saka, ir vajadzīga vara. Ir vajadzīga slava. Ir vajadzīga ietekme. Tev kaut kam ir jābūt, lai tu kaut kas būtu. Tev ir jāiet kopā ar Dievu. Vienīgais kalns, kurš paliks, ir tā kunga kalns. Vienīgais kalns, kurš pastāvēs, ir tā kunga kalns. Vienīgais kalns, no kura nāk dzīvība un atziņa, ir tā kunga kalns. Visi pārējie pazudīs. Nedomājies, ieguldīs sevi kaut kur varā, slavā, mērķos. Tas izzūd un izplēna. Un tu stāv pie godības vārtiem un saka, kungs, laid man iekšā. Viņš saka, ej projām, es tev nepazīstu. Un teiks, kā, kungs? Nē, es tevi nepazīstu. Jā, bet es zinu tevi. Nē, bet es tevi nepazīstu. Bet ja tu būsi visu mūžu gājis ar kungu kopā,
cauri grūtībām, cauri nodevībām, kāpjas tā kunga kalnā, zinot, ka tas ir kalns, kas paliek. Bērni var nodot aizmirst. Vecāki var piemirst. Dievs neatstāja. Nekad pēc tam, kad tu ar viņu būs kāpis kalnā, viņš neteiks, es tevi nepazīstu. Nekad. Nekad. Nemūžam. Jūs teiksiet, agri, man ir īsts mūžs palicis, ko man darīt? Ja tavs mūžs arī ir viens mirklis, kas palicis, un šo mirkli tu ieliec savu roku Dievu rokā un saka, Tēvs, es atmetu visus citas virsotnes. Man nav augstāka kalna par tavu taisnības kalnu. Kungs, ved mani. Nākamajā mirklī tu atvērsi savus acis, un viņš teiks, nāc šurp, es tevi pazīstu. Jo viņš būs ielicis savu dēlu dzīvību tevi. Pat ja tu visu mūžu esi rāpies nepareizajās virsotnēs, neviens tev nevar atturēt no tā, ka tu nostājies un saka, Tēvs, piedod. Es kāpšu augšā kopā ar tevi. Tie no jums, kas ilgus gadus kalpojat Dievam, jūs domājat, ka vēlns nemēģinās kaut kādā veidā pastumt un pagrūst, lai kāptu kādā citā virsotnē. Atzinība, slava, atpazīstamība, vēl kaut kas. Vēlns ir mēģinājis un mēģinās, bet jūs nelaidiet vaļā Dievu roku, jo viņš jūs jau nelaidīs vaļā. Bērniem reizēm ir niķis, tu paņem viņu roku, viņš rauj ārā savu roku, jo viņš pats ies. Tu zini, ka viņš pats vēl nevar paiet. Un tā, ka viņš nokrīt, tu saki, nu es taču tev teicu. Nu viņš vienalga nesaprot. Neesi tāds. Nesaki man, Dievs saka, jābūt kā bērnam. Esi kā bērns, kurš uzticās savam tēvam. Mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēki. Man jums ir pavisam vienkārši aicinājums šodien. Lai arī kādus varas, slavas, mantas, popularitātes kalnus tev piedāvā pasaule, arī cik viņi stāsta, cik tas ir svarīgi, ka tevi pazīst, atpazīst, un tev ir draugi augšā un pa kreisi un pa labi un slaveni un ievērojami, un tu esi slavens un ievērojams. Ja tu nekāp tā kunga kalnā, tu esi izšķēdējis savu dzīvi. Kunga kalns ir tiem, kam šķīstas sirds, kam tīras rokas, kuri nevilto, nekrāpjās, nezog un nemelo, bet kuri seko Dievam ar visu spēku, ko viņš ir devis. Amen. Ja jūs to vēlaties, es gribu, lai jūs to pasakat Dievam. Pat ja tu esi ticīgs, jaunpiedzimis un supersvēts, saka, debes Tēvs, ir visvisādīgas virsotnes, kurā es varētu rāpties. Dod, lai es nesajaucu kalnu virsotnes, kungs. Dod, lai es nesajaucu. Es gribu kāpt tavā kalnā. Amen. Būs tevi tavs Mercedes, ir privātais kuģis jau aidzējis, neuztraucies. Dievs ir viss kārtībā. Nav problēmas. Bet ja tu nekāp tā kunga kalnā, pat ja tev tas ir, tas tev neko nedod. Āmen. Debes Tēvs, varenais Dievs, kungs, Tēvs slava un vara ir tik valdzinošas. Viņi stāv pievelk cilvēcīgās acis, kungs. Vēl vairāk manta, kungs, tā ir vēl valdzinot, tā gribās, lai ir. Un kungs, un parasti slava un vara un manta iet roku rokā, un mums gribās, Dievs. Es zinu, kungs, ka tev nav nekas pret to, ka tu dod kādam varu, uztici Dievs. Tev nav nekas pret to, ka tu kādam uztici arī, kungs, Dievs Tēvs, arī mantu laicīgo Dievs. Bet es tev lūdzu, Tēvs, lai mana dzīve un manu brāļu un māsu dzīves, kungs, spēja atšķirt pareizās virsotnes, vienīgo, īsto, tavējo, kungs, no visām nepareizajām, Tēvs. Lai mēs varētu no visa spēka, mans Dievs Jēzu, no visa spēka, kungs, dzīties tavai valstībai pakaļ. Jēzus Kristus vārdā, mans Tēvs Dievs. Amen. 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 Es zinu, ka laiks ir drusiņ pāri vieniem. Tas ir labs laiks, lai uzsāk dievkalpojumu vēl vienreiz. Bet es šodien jums došu iespēju tiem, kuriem jums ir personīgi vajadzīgi, kur aizlūk Dievu, lai Dievs dziedinātu, atnāksiet, mēs aizlūksim Dievu. Amen. Un īpaši tiem jūs dzirdējāt, ka Dievs atgādināja ar savu vārdu un arī pie tā, ko es jums šodien sludināju. Tu zini savu dzīvi un tu zini, kas tev velk, kas tev valdzina, uz ko tu raujies, ja? un kas ir uz tavām lūpām, kas ir tavā prātā, kas tev ir svarīgi. Ja? Un kādreiz cilvēki ir teikuši, jā, Dievs man nedos neko labu, ja? Bet Bībelē rakstīts, Dievs dod taisnajiem pēc kā ilgojas viņa sirds. Viņš dod pēc sirds ilgām, saprot? Varbūt lietas pēc kā tu ilgojas, Dievs tev piešķir labas un svētīgas, labas dāvanas. Bet ja tu neesi ieguldījies Dievu valstībā, ja tu neesi gatavs atstāt, aizmirst jebko, kas kavē, un tu tiecies pēc tā, ko piedāvā šī zeme, šī pasaule, šī valstība, tu vienu dienu stāvēs pie sasistas silas, kā cilvēks saka, un
Tu raudās rūkts asars, un tev būs žēl. Tu vairs nevarēsi dabūt to atpakaļ. Ēzavu atceraties. Kāda man daļa gar te mantojumiem? Man vajag ēst. Un Bībeles saka, pēc tam viņš rūkti raudāja, bet vairs nevarēja dabūt atpakaļ. Viņš pēc tam rūkti raudāja, vairs nevarēja dabūt atpakaļ. Viņš pārdeva savas pirmdzimtības tiesības par to, kas bija viņam tajā brīdī miesai vērtīgs. Jūs domājat, viņš būtu nomiris badā? Nē, kā lai viņš nomirst badā? Viņš atnāca mājās, tur rēdiens līdz acīm. Būtu paēdis 5 minūtes vēlāk, viņš būtu paēdis. Viņš nebūtu pārdevis savu pirmdzimtību. Kāp Dieva kalnā nozīmē, ka tu nepārdod savu pirmdzimtību. Ne pret ko neiemaini. Tā ir rule. Ne pret ko. Pat lai arī cik tev tas izdevīgi būtu, tu neatsakies no tā, ko Dievs tev ir paredzējis, lai uz ātro dabūtu risinājumu. Āmen. Debes Tēvs, tev pateicos par tavu žēlastību. Es svētīju tavu ar no vārdu, mans Dievs. Es svētīju tavu ar no vārdu, mans kungs Tēvs, un mīļā draudze, es jūs aicinu, Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Ja tev ir pat aizdoma ēna, ka tu esi virzījies nepareizā kalnā. Esi virzījies nepareizā kalnā. Nē, ir joprojām jāstrādā, ir jāpelna nauda. Dieva svētība ir paredzēta un vispārējais ir paredzēts. Un tas, ka tu esi pazīstams cilvēks un tevi zina un sveicina, no tā nav jāatsakās. Ne par to ir runa. Tu esi gudrs un saprātīgs, tu zini, ka sirds pieķeršanās ir tā, kas nosaka. Un tā, ka tu sāc mīlēt to, kas ir no šīs pasaules, varu, mantu, kas ir mantkārības, slavu sāc mīlēt, atzinību cilvēku priekšā, tad tu īsti vairs nespēji patikt Dievam. Amen. Sadutēji farizēji bija tādi, kas mīlēja vairāk atzinību cilvēku priekšā, nekā bijās Dievu. Un tu negribi būt tāds. Kāp Dieva kalnā nozīmē, ka dievbijība vada tavu dzīvi. Tas ir gudrības atziņas sākums.